tad mēs redzam daiviņas, jā, ok, es uzreiz mazāk palielinājām paskatīsimies. Daiviņas, jā, viena daiviņa, otra daiviņa, trešā un tā tālāk. Starp daiviņam ir saistāudi. Starp daiviņam mēs redzam arī asinsvadus. Un arī izvadus. Piemēram, šeit. Šeit ir redzams zārots vārds. Un tagad mēs apskatīsim lielāku palīdzību. Svītrotais vārds ir redzams centrā. Faktiski visi tie zārojumi arī šeit redzami. Jā, šeit un šeit un šeit no šīs puses. Acinusi ir serozie. Kā mēs to atšķiram? Faktiski graudēna citoplazma un krāsa ir tāda violētā, jā, rekur svītrotais vārds. Šeit ļoti labi redzams asinsvārds ar eritrocītiem, skatos, tu ļoti smukos. Smuka krāsojuma šeit ir redzami dažāda leņķa ar eritrocītiem, ja, gan ar centrālo gaišāko daļu, gan arī tā kā kantēlu šķiespīzumā. Lūk. Ja. Kāds ir šis asinsvārds? Vēnu. Jā, un šis? Nu jā, tad venula un arteriola, tad jā, būtībā ir skaidrā. Labi, tas ir parotis. Zem mēles kādas struktūras? Mucinoze acīnusi, ja, galveno kārt, prevalē mucinoze. Un to mēs arī ļoti smuki tagad varam redzēt. Ja? Atkal, ja mēs apskatīsim mazākā palielinājumā, mēs arī redzēsim daiviņas. Mēs redzēsim starp daiviņu telpu ar saistāvdiem, ar izvadiem, ar asinsvādiem un arī daiviņas diezgan smuki redzēsim atcinusus, mucinosus atcinusus. Pusmēnestiņu šeit var saskatīt, bet jāpameklē. Jo tie varētu būt, bet ļoti maz. To reku šeit ir tumšāka kārta. Ja. Tā, un tā zem žokļījums nav, ja? Viss ir tikai parotis un zemēles divi preparāti. Paskatīsimies citu. Šeit arī specifisks krāsojums, krāsu saistāvdus, zilā krāsa. Jā, tad arī mazākā palielinājuma, daiviņas, starp daiviņiem saistāvdi, vadi. Un šeit mēs varam arī apskatīt, varbūt nedaudz vairāk, varbūt arī redzēsim labākus mēneskus. Bet tomēr prevalē mucinoze acīnusi, ja? Un kaut kur, ja tā perifēra bišķiņ tumšākā kārta ir seroza šūnas, beidzot tā pusmēnestiņa struktūra.